Izrādās, ka bieži vien otrā stāvā dzīvojošie tiek apdalīti pie viņu durvīm un pie viņu dzīvokļiem. Šis lifts nemaz nepiestāja, kaut arī tad, ja viņiem ir veselības problēmas, un arī tad, ja viņi maksā par šo liftu. Un vairāk Ulda Birziņa stāstā. Es šobrīd atrodos Meža parkā Viesturu prospektā 12. Dosimies pie mūsu skatītājas Ērikas. Viņa dzīvo otrajā stāvā. Brauksim ar liftu. Te ir arī Nils Ušakovs. Bet uz otro stāvu uzbraukt nevar. Poga nestrādā. Iesim ar kājām. Labdien! Labdien! Tieši par šo liftu arī būs mūsu šīs dienas stāsts. Ērika stāsta, ka jau vairākus gadus lifta poga uz otro stāvu nestrādā, bet Rīgas nama pārvaldnieks tik un tā no pirmā un otrā stāva īpašniekiem mēnesī iekasē 2 eiro par tā uzturēšanu. Man ir problēmas ar pārvietošanos sakarā ar kāju, un es nevaru izmantot liftu, kur es maksāju, bet, diemžēl, mūsu stāvā viņš nepietur. Un tā Ērika katru dienu klibo uz otro stāvu pa trepēm. Viņa nav vienīgā mājas iedzīvotāja, kur ir nemierā ar liftu, lai gan uz citiem stāviem tas brauc. Es dzīvoju 3. stāvā, bet 2. stāvā lifts neapstājas. Es dzīvoju šeit kopš 2001. gada un nesaprotu, kāpēc tas tā ir. Man ir ļoti jauka kaimiņiene Ērika. Viņai ir slimas kājas, bet lifts 2. stāvā nepietur. Bet vai Rīgas nama pārvaldnieks šo liftu kādreiz varētu arī sataisīt? Dzīvokļu īpašnieki var pieņemt attiecīgu lēmumu. Dzīvokļu īpašnieku kopības sapulcē veicot dzīvokļu īpašnieku aptauju, lēmumā norādot, kādas darbības ir nepieciešamas un kāds finansējums tam ir paredzēts. Ēkas apsaimniekotājs arī noraida jebkādu Ērikas kritiku par naudas iekasēšanu liftu uzturēšanas izdevumu sekšanai. Kārtīgi nosaka ministra kabineta noteikuma 10.14, kuros ir noteikts, ka par mājas apsaimniekošanas izdevumiem nodeikinās visi dzīvokļu īpašnieki vienādi, atbilstoši dzīvokļu īpašumā esošajam kvadrātmetru skaitam. Patiesībā likums pēc definīcijas ir nedaudz īpatnējs un netaisnīgs. Ir skaidrs, ka mājas jumts un pagrabs ir nepieciešams visiem iedzīvotājiem, bet lifts tā jau ir cita opera. Ja jūs ejat uz operas izrādi, par to ir jāmaksā, bet ja jūs negribat iet, tad biļeti taču neviens nespiež pirkt. Padomju laikos uzbūvēts arī daudzas tādas mājas, kurās 2. stāvā lifts nekad neapstāsies. Tā vietā tur atrodas siena. Tomēr cilvēkiem ir jāmaksā. Savukārt Ērikai, kuras stāvā lifta durvis ir iebūvētas, laikam nekas cits neatliks, kā arī turpmāk maksāt. Izrādās, Ērika nemaz nav uzaicināta piedalīties pirms gada notikušajā iedzīvotāju kopsapulcē, kurā augstākos stāvos dzīvojušie iedzīvotāji nolēmuši liftu neremontēt. Pārējo mājas iemītnieku attieksmi pret 2. stāvā dzīvojušiem laikam visprecīzāk raksturo šī te stūrī noliktā slota. Ja netiekat uz otro stāvu, lidojiet!